Čau! Šodien nedaudz neierastāks video. Es pildīšu kvizu, vai tu zini savus kosmētikas brendus. Un tas tam kvizam ir, man liekas, 10, varbūt 12 jautājumi. Viņš gan ir angļu valodā, bet es iztulkošu jautājumus. Un jā, es domāju, ka mēs varam sākt. Tātad šitā izstāstas kviz. Es viņu pildu datorā tagad jau. Šitā izstāstas kviz. Vai tu zini savus kosmētikas brendus? Un pirmais jautājums ir, kuri no šiem lūpu balzāmiem ir vecāki par 100 gadiem? Ja godīgi es nezinu, es laikam minēšu. Tātad izvēles varianti ir Blistex, neesmu nekad dzirdējusi, Carmex, arī laikam neesmu nekad dzirdējusi, Smith Rosebud Solve vai Solve? Nezinu. Un Burt's Bees. Burt's Bees ir vienīgais, ko esmu dzirdējusi. Es iešu es izvēlēšos Smith Rosebud kaut ko tur. Wow! Šī kompānija nesen nosvinēja 120 gada jubileju. Superīgi. Labi, nākamais jautājums ir, kuram no šiem brendiem piedar Ruby Woo lūpu krāsas nosaukums. Es starp citu zinu šito maks, tas ir. Jēj! Jā, viņa ir matētā lūpu krāsa. Molas vienkārši ideāli, man gan tāda nav, bet es gribu ļoti viņu. Naked paletes krāsa. To gan es laikam nezinu. Ja tas laikam ir par pirmo Naked paleti. Man ir otrā tikai. Boutique Creep. Gunmetal Sidecar. Es teikšu Boutique. Gan jau tāda. Jēj! Ok, šito es nezināju. Izrādās, ka visas pārējās krāsas ir no Naked pirmās paletes, bet tieši Boutique ir no Naked otrās paletes, kas ir man. Bet es nezināju, ka tur ir tāda krāsa. Oh well. Kā sauc NARS blush tā kā vajag sārtumu toni. Un to es arī zinu. Orgasm. Jā. Jēj! Rekur rakstīts, ka pārējie fetiši ir Urban Decay krāsa, Lover Hangover ir Too Faced krāsa, un Deep Throat ir arī kaut kāds no NARS, bet es neesmu par tādu dzirdējusi nekad. Oh well. Tātad. When you hear, kad tu dzirdi nosaukumu Umero, es pat nemaršu to izrunāt. Bet tas noteikti, jo šīs te ir Dior smaržas. To es nezinu, kā sauc, bet kaut sponge un fēns šaubot, ka tādas nosaukums neesmu dzirdējusi tieši ar šito te. Jēj! Ok, nākamais. Kurš no brendiem saka, ka viņām skropstoša ir labāka par seksu? Benefits, Max, es zinu, Too Faced. Jai. Man jau godīgi laikam nepatika tā toša. Tāda, nekāda. Ok, nākamais jautājums. Kurai no drugstore? Drugstores ir tā kā drogas. Skropstošām ir zinām ar to, ka viņai ir rozā un zaļa. Rozā un zaļš tas iepakojums. Tas ir Maybelline. Great Lush Mascara, es īstumā nezinu. Revlon es nezinu. Rimmels arī īstoši nezinu. CoverGirl. CoverGirl, man liekas, visas vienā krāsā. Es iešu ar Maybelline. Yes! Modern Mascara was Maybelline perfect for all. Nu jā, tā. Nākamais. Kura no šīm Essie brenda krāsām ir
populārākā starp līgavām. Es godīgi nezinu, man nekad nav bijusi nagulaka. Es jau kādu laiku nelieku nagulakas, jo man ir gēla nagi. Ballet slipper. Man patīks nosaukums. Esmu dzirdējis par to nosaukumu kaut ko arī. Prima. Labi, es iešu ar to baletu, ar baleta kurpīti. Tas ir vienīgais, ko esmu dzirdējis. Jep! Karaliene Elizabete šo krāsu sot pieprasījusi 80. Ak, labi, tā nākamais. Es pat nezinu, kurš šis jautājums pēc kārtas ir. Bet nākamais jautājums ir, kurš no šī kosmētika ir zināma ar viņa kreatīvajiem krāsu nosaukumiem. Ar šiem interesantajiem krāsu nosaukumiem, un kurš no šiem nav īsts kosmētikas produkts, tā kā īsts kosmētikas produkta krāsa. Wow. So many clowns, so little time. God. Es jau godīgi vispār nezinu, šo vispār nekad neesmu dzirdējusi. Likeable sand. Tā jau kad nagula. Es laikam taisīšu boliņu, džimping, kaņvēju ārā būs. Wow! Paint color. Ja jūs gribat, varat izlasīt šo aprakstiņu. Apstādināt video un izrakstīt, bet jā, tur ir viss izskaidrots. Labi, Nākamais jautājums ir par tonālajiem. Kurš no šiem brandiem izgatavoja Luminous Silk tonālo krēmu? Es zinu šito. Tas ir Giorgio Armani. Jep. Es to gribu to tonālo. Maska māja arī viņu grib. Vai tas bija kaut cits, neatceros. Jep. Visiem make-up artistiem patīkot šitas tonālais. Tuša klā! Tas ir YSL stabili. Tas ir tāds... Nezinu, kā izskaidrot. Tā kā highlighteris. Tā kā tāds izgaismotājs un concealers vienā. Kaut kas tāds. Jep. Man gan tās nekad nav bijis. Tā, kaķēns. Ir viena, kur ir kaķēna krāsas, kurš ir kaķēna krāsas izgatavotāja kompānija. Es nezinu, stīla. Vai Bare Minerals varētu būt. Labi, iešu. Jā, tātad tas bija stīla produkts, man arī nekad tas nav bijis, un Bare Minerals man arī nekad nav bijis. Labi, nākamais. Kāds ir nosaukums šai pigmentētajai, ļoti ilgi noturīgajai lūpu krāsai no Obsessive Compulsive Cosmetics? Nē, kāds ir tā produkta, pēc kā viņš ir zināms. Dievs. Lip Maestro, nekad neesmu dzirdējusi. Lip Paint, Lip Oil. Iesim ar šo. Es pat nezinu, ko tas nozīmē. Wow, jau tas ir pēdējais jautājums bija. Nē, interesanti. Es uzminēju 12 no 13. Labi, īstumā es daudz zināju, bet var teikt, ka es arī uzminēju pāris. Es zinu savus kosmētikas brandus. Lielākā daļa no tiem brandiem nemaz nav.
Awesome. Nu jā, tas arī būs viss šodienas video. Izkriesim acis cauri. Jūs gribat varat arī izpildīt šo kviziņu. Uzzināt, cik daudz jūs zināt par kosmētiku. Rakstiet komentāros, vai jums patīk šāds kviziņš. Un vai jūs gribētu vēl visādas kviziņas, lai es pildītu. Nē, bet mēģināt izpildīt. Es domāju, ka nevienā citā kā kosmētikas branda kviziņos man neies labi. Nu jā, rakstiet komentāros, kurš ir jūsu mīļākais kosmētikas brands, pat tad, ja tas nebija pieminēts šī kviziņā. Un tad jau līdz nākamajai reizei. Čau!